Losandželosa, Kalifornija. Pilsēta pazīstama Holivudas, Disneylandas un visbiežāk novēroto NLO dēļ. Losandželosā ir novērojama ļoti liela NLO aktivitāte. Tā turpina pieaugt. Sākot ar 1800. gadiem un beidzot ar visu laiku nežēlīgākajām NLO cīņām. Dienvidkalifornijas metropolē ir redzēts viss - spožas gaismas debesīs un neizskaidrojami objekti okeānā. Šie notikumi bija ļoti mīklaini. Vai tie tiešām ir viesi no izplatījuma, vai arī Kalifornijas krastā ir kas tāds, ko mēs neesam atklājuši? Kas viņiem vajadzīgs? Kādēļ viņi ir šeit? Atbildes uz visiem laikiem mainīs jūsu priekšstatu par Losandželosu. Skatieties un uzziniet visu par citplanētiešu invāziju Losandželosā. Slepenās lietas citplanētieši. Pasaule ir sacelta kājās. Slepenie dokumenti tika slēpti vairākas desmitgades. Tajos reģistrētas NLO aktivitātes. Tagad šie dokumenti ir publiski pieejami. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība cenšas no jums slēpt slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielākos noslēpumus. 1896. gada novembris, 7 gadi pirms Raitu brāļu pirmā lidojuma. Losandželosa tolaik bija raktuvju pilsēta, kurā dzīvoja 50 000 cilvēku. Vietējā avīze ziņoja par debesīs novērotu parādību. Tas bija NLO fenomena sākums. Raksta avīzē un tas, ko cilvēki redzēja debesīs virs savām galvām, šķita patiešām biedējoši. Viņiem nebija nekā, ar ko to salīdzināt. NLO tika aprakstīts kā gaišs, bezformīgs, 38 metrus liels priekšmets. Tas lidoja debesīs. Vēlāk objekti tika novēroti uz dienvidiem, kur izveidojās lielā Losandželosas pilsēta. Ar Losandželosas lidostu neviens vēl pat nesapņoja. Cilvēki vēl nebija iemācījušies gatavot lidaparātus. Notikušais bija neizskaidrojams. Ar šo notikumu aizsākās īsts NLO uzliesmojums. NLO ne tikai parādījās debesīs, bet arī sekoja automašīnām, nolaidās uz zemes un nolaupīja cilvēkus. Tika piedzīvota vēl nepieredzēta lidojošu objektu aktivitāte. Līdz 1896. gadam NLO novērojumu un cilvēku nolaupīšanu skaits turpināja pieaugt. Līdzīgi notikumi turpinās līdz mūsdienām. Losthillas policijas iecirknis. Vai šovakar novērojāt ko savādu? Vai varat runāt nedaudz konkrētāk? 1992. gada 14. jūnijas. Policijas dispečeri saņem neskaitāmus zvanus par ļoti dīvainu notikumu. Mēs debesīs redzējām spožu gaismu. Jā. Pēc skaņas tas nelīdzinājās helikopteram. Pirmo reizi dzīvē biju tā nobijies. Parasti, kad tiek pamanīta NLO, debesīs ir viens vai divi objekti. Topangas kanjona rajona gadījums bija īpašs, jo tur nebija tikai pārdesmit, bet gan vairāki simti. Vairāku NLO novērošana vienlaikus ir liels retums. Pārsteidzoši, ka Losandželosā tas atkārtojas bieži. Uz zemeslodes ir apgabali, kur tiek novērots daudz lielāks skaits NLO. Īsā laika posmā tiek reģistrēti simtiem vai tūkstošiem atsevišķu gadījumu. Mēs šīs vietas saucam par NLO magnētiem. NLO magnēti atrodas visapkārt pasaulē – Pekinā, Briselē, Vašingtonā un Losandželosā. Losandželosā ir nozīmīgs NLO magnēts. Vašingtonā atrodas iestāde, kas reģistrē NLO parādīšanos. Datubāzē katru dienu tiek reģistrēti jauni gadījumi. Kalifornijā vien reģistrēti vairāk nekā 5000 gadījumu. Tomēr Losandželosa atšķiras no pārējiem pasaules NLO magnētiem. Lielākā daļa NLO parādījušies Losandželosas, Longbīčas un Katalīnas salas apkārtnē. Biežo NLO novērojumu dēļ šo reģionu mēdz saukt par Sātana trīsstūri. NLO šajā apvidū tika novēroti jau no pašiem pilsētas pirmsākumiem. Pirmie NLO tika novēroti jau 19. gadsimta sākumā.
Tie turpina parādīties līdz mūsdienām. Tagad, kad Losandželosā ir strauji augoša megapole, mēs saņemam tūkstošiem jaunu ziņojumu par NLO novērojumiem. Mēs nespējam tos visus reģistrēt. Viens notikums ir iegājis pasaules vēsturē. Cilvēki uzsāka karu pret NLO. Turpinājumā kauja Losandželosā ir tikko sākusies. Tiks atklātas liecības par cīņām ar NLO. Tā bija pirmā reize, kad ASV armija atklāja uguni uz NLO. Mēs nezinājām, kas ir šis objekts. Varbūt tiks atklāta šī NLO magnēta nozīme. Kā NLO ceļo no kosmosa uz Losandželosu? Nekā. Tie tepat arī bāzējas. Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Losandželosā NLO ir manīti no 19. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Pilsēta ir NLO magnēts. No kurienes šie objekti ierodas? Bet kādēļ šī augošā metropole, otrā lielākā pilsētā ASV, ir kļuvusi par citplanētiešu invāzijas upuri? Atbilde meklējama 50 gadu senā pagātnē. Atklātais dokuments - Losandželosas kauja. 1942. gada 25. februāris. 3 mēnešus pēc uzbrukuma Perl-Harborai pilsētā valda liels satraukums. Tikko bija sācies Otrais pasaules karš. Losandželosa baidījās no Perl-Harborai līdzīga uzbrukuma. Cilvēki domāja, ka Losandželosa būs nākamais uzbrucēju mērķis. 25. februāra naktī cilvēku bailes kļuva par skarbu realitāti. 100 000 cilvēku nakti pavadīja nomodā, jo pilsēta bija palikusi bez elektrības. Gaisā skanēja sirēnas. Liekot iedzīvotājiem iziet no mājām, kur tie redzēja debesīs lidojošu objektu. Šķita, ka ir sācies uzbrukums. Neviens nezināja, kas ir šis lidojošais objekts. Armijas spēki tūlīt ķērās pie darba, lai nezināmo objektu iznīcinātu. Lai cīnītos pret neidentificēto lidaparātu Losandželosas apkārtnē, tika iesaistīti lidmašīnu iznīcinātāji. Starmešu gaisma sakoja objektam, izgaismojot tā centrālo daļu. Notikuma vietā ieradās armija, tā izgaismoja lidaparātu un centās to notriekt. Kareivji no Makartūra bāzes raidīja 1400 šāviņus. Tiem vajadzēja notriekt pat visizturīgāko lidaparātu, taču objekts bija neskarts. Lai arī kā armijas spēki centās, lidojošais objekts bija neiznīcināms. Armijai neizdevās to notriekt. Nav brīnums, ka šo notikumu dēvē par Losandželosas kauju. Visapkārt lidoja ložu šķembas. Pilsētā nebija elektrības, tajā valdīja panika. 5 cilvēki gāja bojā. Tas bija liels notikums. Acu liecinieki dzirdēja ložmetēju radītās skaņas un redzēja ložu gaismas. Pēc tam lidojošais objekts otro reizi aizlidoja projām. 1400 šāviņi lidojošo objektu nespēja iedragāt. Tas pēc kāda laika aizlidoja no prožektora gaismas un pazuda no skata. Kareivji turpināja gaisa kuģi apšaudīt, taču tas attālinājās no krasta un devās atpakaļ, no kurienes ieradās. Kas to nakti iekaroja Losandželosu un kādēļ mēs to nespējām iznīcināt? Vai tas bija Japāņu iznīcinātājs vai arī lidaparāts no citas pasaules? Vēl mūsdienās to noliedz un saka, ka cilvēku vidū izcēlās panika. Tā nebija. Iesaku sameklēt 1942. gada februāra avīzes un izlasīt to virsrakstus. NLO bija īsts. Vai Los Angeles Times publicētās fotogrāfijas pierāda to, ka lidojošais objekts nebija no šīs planētas? Ieskatoties fotogrāfijā, var saskatīt lielu, apaļu un spīdošu objektu. Var redzēt, kā no objekta atlec lodes. Šī fotogrāfija atklāja skaidri saskatāmu NLO. Visticamākā teorija ir tā, ka objekts ir NLO. Nākamajā dienā pēc Losandželosas kaujas prezidents Teodors Rūzvelts saņēma detalizētu notikumu aprakstu. Daudzus gadus vēlāk, pateicoties informācijas pieejamības likumam, varējām iegūt šī ziņojuma kopiju. Ziņojums pierāda, ka notikums bija patiess.
Pēc tam, kad Rūzvelts iepazinās ar ziņojumu, sabiedrībai tika piedāvāta cita versija par notikušo. Valdība nespēja noteikt, kas tas bija par objektu. Taču sabiedrība gaidīja paskaidrojumu. Valdība paziņoja, ka objekts bija zonde. Mēs zinām, ka uz objektu tika raidīti neskaitāmi šāviņi, taču tam nekas nenotika. Tik izturīgas zondes vēl nav izgudrotas. Valdības sniegtais paskaidrojums nevar būt patiess, jo tas ir neiespējams. Vairāki eksperti apgalvoja, ka zondes nespētu izturēt tādu apšaudi, taču valdība vēl pat līdz mūsdienām pieturās pie savas versijas. Tie, kas notikumu vēroja savām acīm, uzdeva jautājumu, no kurienes objekts uzradās un kur tas aizlidoja. Nākamās desmitgadēs valdībai uzdotie jautājumi nekad netika atbildēti. 1947. gadā Trūmens parakstīja valsts drošības aktu, kas palīdzēja slēpt līdzīgus notikumus un patiesību par NLO. 10 gadus vēlāk pie varas nāca jauns, harizmātisks līderis, kurš pieprasīja patiesības atklāšanu. Ļoti iespējams, ka šī prasība prezidentam maksāja dzīvību. Turpinājumā armijas amatpersonas atklāja pārsteidzošus notikumus Kalifornijā, kuros iesaistīti citplanētieši. Tāpat tiek atklāta varbūtība, ka Losandželosas kauja varētu atkārtoties. Šī noslēpuma dēļ valdība bija gatava nogalināt. Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Kopš 1896. gada NLO parādīšanās skaits Kalifornijā pieaug, tādēļ to dēvē par NLO magnētu. Viszināmākā NLO parādīšanās notika 1942. gadā, kad armija centās notriekt nezināmu lidaparātu. Patiesība par notikumiem Kalifornijas debesīs netika atklāta. Vai jūs, Fitzgeralds Kenedijs, dodat zvērestu? Es, Fitzgeralds Kenedijs, dodu zvērestu pēc labākās gribas pildīt ASV prezidenta pienākumus. 20 gadus vēlāk Kenedijs nosūtīja vēstuli NASA, lūdzot atklāt ar NLO saistītos noslēpumus. Pēc 10 dienām Kenediju nogalināja. Viņu nošāva. Informācija par NLO bija tik slepena, ka pat prezidents nevarēja to uzzināt. Kenedijs bija pārmaiņu laiku prezidents. Viņš varēja mainīt 20. gadsimta vēsturi. Mēs uzzinājām, ka viņa personīgie mērķi bija daudz radikālāki nekā cilvēki domāja. Viņam bija ļoti lieli plāni. Vai prezidentu nogalināja, lai slēptu patiesību par citplanētiešiem? Iespējams, gadu vēlāk tika saņemta atbilde. 1964. gadā augstākara laikā virsnieks Roberts Jacobs vadīja vienību, kas atbildēja par videomateriālu filmēšanu. Viņš dienēja Kalifornijas štata Lompokas gaisbāzē. Roberts Jacobs ir viens no nozīmīgākajiem lieciniekiem. Viņš ziņo par ārmijas aģentūru un NASA novērojumiem, kas neapstrīdami pierāda citplanētiešu viesošanos uz Zemes. Džeikoba uzdevums bija filmēt raķetes Atlas lidojumu visā tā garumā. Šā viņš tika palaists no Bigsuras, kas atrodas netālu no Losandželosas. Sākam palaišanu. Atlas bija starpkontinentālā balistiskā raķete, jeb ICBM. Raķeti izstrādāja ASV armija, lai radītu kodolšāviņu, kas būtu 100 reižu jaudīgāks par atombumbu, ko nometa uz Nagasaki. Nofilmētā raķete transportēja tukšu šāviņu. Džeikoba pienākums bija sekot Vandenberga raķetei un filmēt tās lidojumu. Džeikobs veica savu darbu ļoti rūpīgi. Visiem par lielu izbrīnu raķetes izmēģinājums neizdevās. Leitnants Džeikobs stāstīja, ka pēc lidojuma atgriezās pie Vandenberga ar nofilmēto materiālu. Neilgi pēc filmas nodošanas Džeikobs tika izsaukts pie virsnieka. Džeikobs devās uz virsnieka kabinetu. Tur viņu sagaidīja 2 civilā apģērbā tērpušies vīrieši, kas vēlējās viņu izjautāt. Vīrieši Džeikobsam parādīja nofilmēto materiālu. Tas bija ļoti pārsteidzoši.
Leitnants Džeikobs liecināja, ka šajā brīdī kadrā parādījās apaļš lidojošs objekts. Šķīvītis riņķoja ap raķeti, kas traucās neiedomājamā ātrumā. Pēkšņi šķīvītis raķetes virzienā raidīja gaismas staru. Šķīvītis šo darbību atkārtoja vairākas reizes, un pēc brīža raķetes šāviņš atdalījās. Nofilmēto materiālu paņēma noslēpumainie aģenti. Virsnieks Džeikobsam pavēlēja par notikušo nevienam nestāstīt. Vai iespējams, ka Džeikobs un viņa komanda bija acu liecinieki tam, kā citplanētieši aizsargāja savu teritoriju Kalifornijas dienvidos? Līdzīgi kā 1942. gadā arī šoreiz redzētais NLO rada iespaidu, ka citplanētieši cenšas pasargāt robežu starp Kalifornijas krastu un okeānu. Iespējams, mūsu pēdējais novērojums spēs atklāt, ko citplanētiešu gaisa kuģi cenšas pasargāt. Atklātā lieta slepenais NLO portāls. 2010. gada 8. novembrī Losandželosu satricināja baiss notikums. No okeāna iznira nezināms objekts un pacēlās debesīs virs pilsētas. Armijas pārstāvji nezināja, kas tas ir. Objekts bija nezināms. Pentagons, kas parasti ziņo par NLO, šoreiz neko nespēja paskaidrot. Vienmēr jāpaturprātā, ka armijas pārstāvji nekad neatklāja to, kas patiesībā notiek. Arī šoreiz armijas pārstāvji neko nezināja. Acu liecinieki redzēja, kā no klusā okeāna izlido šāviņš. Losandželosas iedzīvotāji uzfilmētie kadri atklāja daudz lielāku noslēpumu. Nosakot šāviņa izniršanas vietu, atklājās, ka tas izlidoja no Losandželosas Sātana trīsstūra. Daudzi uzskata, ka šis trīsstūris pie Losandželosas krastiem ir NLO portāls. Ļoti iespējams, ka zem ūdens atrodas citplanētiešu bāze. Tā atrodas okeānā Santa Monikas līcī vai Redondo gravā. Šis apstākļus visu maina. Cilvēki brīnās, kā NLO atlido uz Zemi. Tie nekur nelido. Citplanētieši ir Losandželosā. Vai iespējams, ka citplanētiešu bāze atrodas okeāna dzelmē pie Losandželosas krastiem? Kādēļ šī bāze vēl nav atrasta? Vai NLO portāls ir pierādījums tam, ka pie Kalifornijas atrodas citplanētiešu pilsēta, kas joprojām nav atklāta? Turpinājumā. Zinātnieki atklājuši, ka citplanētieši iespējams dzīvo ne tikai zem ūdens, bet arī zemes dzīvēs. Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Losandželosā NLO tika novērots jau 1895. gadā. Tam sekoja neskaitāmas citas NLO parādīšanās. Vai šī neparastā NLO aktivitāte ir pierādījums tam, ka citplanētieši dzīvo uz Zemes līdzās mums? Varbūt citplanētieši neatlido no kosmosa, bet gan mitinās pie Kalifornijas krastiem. 2010. gadā zinātnieki pie Losandželosas krastiem ieguva šādu zemūdens veidojumu attēlu. Attēlā redzamas piramīdām līdzīgas celtnes. Tās ir futbola laukuma lielumā. Vai tas ir citplanētiešu zemūdens pilsētas fragments? Mēs redzam celtnes, kas ir pietiekoši lielas, lai tur atrastos citplanētiešu bāze vai pilsēta. Losandželos ir pazīstama kā pludmaļu paradīze, taču nākotnē to iespējams pazīst kā pilsētu, kur zem ūdens atklāja citplanētiešus. Jūs skatījāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklājam pasaules lielākos noslēpumus.